Par to, ka ir līgo svētki, saulgrieži, saulstāvji, paši nesaprot, kas vispār viņiem ir, un par to, ka ir Jāņu plakāti, kuros vispār Jāņi pat nav pieminēti. Man saka, par to vajag runāt ar žurnālistiem, viņi jau ir tie galvenie. No. Dārgie, piedošanu, jūs esat tie galvenie, jo plakātus saviem saulgriežu uguns rituāliem ir sataisījuši tieši pašas folkloras kopas lielā daudzumā. Es varētu pat nosaukt tūlīt un tagad vairākas, kurām notiks saulgrieži un notiks uguns rituāli un saulstāvji, un plakātā vispār nav pieminēti pat Jāņi. Tā kā tas ir viens. Un otra diezgan lielā sērga ir kultūras darbinieki, respektīvi visādi kultūras namu vadītāji un pasākumu organizētāji. Un tam nav nekāda sakara ar žurnālistiem pašlaik. Žurnālisti paņem to, kas ir ierakstīts jūsu plakātos. Tā kā, mīļie, kur tad ir tā problēma? Latviešu tradīcijā nav svētki, kuriem būtu nosaukums saulgrieži vai saulstāvji vai uguns rituāls. Latviešu tradīcijā vasarā mēs svinam Jāņus, mēs svinam Ziemassvētkus ziemā, Lieldienas un Rudenājus, un Miķeļus un Mārtiņas svētkiem ir konkrēti svētku nosaukumi. Mēs pašlaik esam aizgājuši tik tālu, ka es saku, ir plakāti un mārketings milzīgiem pasākumiem, kurā vispār nav pat Jāņi pieminēti, ka tas būtu Jāņu pasākums. Jūs domājat, ka no tā vien, ka tas notiek 21. jūnijā vai 20. vai 23. Nu netak. Un es esmu jau stāstījusi arī par to, cik neforši ir tas, ka mēs mēģinam kaut kādu ārkārtīgi apgaroto ezotērisko ārprātu taisīt vienā dienā, 21. un tas, kas notiek 23. 24. uz mums neatiecas, vai ne? Tas viss ir Jāņu pasākums. Mēs visi esam viss. Mēs esam gan tā viena pusīte, gan tā otra pusīte. Un saucam savus svētkus par Jāņiem. Un man ir milzīgs prieks, ka, piemēram, Rīgas kultūras darbinieki šo ir sadzirdējuši, un mums vairs nav visur saulgrieži un nav vairs visur līgo. Arī līgo nav latviešu svētku nosaukums. Līgo ir tikai un vienīgi piedziedājums, referents dziesmām. Man ir gari stāsti par to, kur ir radies līgo. Viens stāsts ir, ka Melngailis viņu ir izgudrojis, otrs stāsts ir, ka vācieši senatnē nevarēja saprast, ko mēs te daram un nosauca par līgo festu, no kurienes tas arī nāk, un vēlāk padomu laikā jau izmantoja līgo svētkus, lai degradētu Jāņus. Vai jūs patiešām ar savu sirdi un dvēseli gribat degradēt mūsu tradīcijas, iznīcināt? Kur paliks Ziemassvētku un Jāņu nosaukums, kurā vietā? Ja jūs visu laiku nemitīgi visur lietosiet saulgrieži, saulstāvji un līgo svētki un visādus citus murgus, kuri tiek izgudroti, tie ir astronomiski termini abi. Protams, viņi nav nepareizi, bet viņi nav attiecināmi ne uz ko tradicionālu vai latviešu tradīcijā atrodam. Nav tautas dziesmas, saulstāvīti, visa plaša pasaulīte apakš tavas cepurītes vai saulgriezīti, nezinu. Saulgriezīti sieva pazuda papardīšu kušķītī. Nu, nav tādu tautas dziesmu. Latvieši svin Jāņus, mums ir Jāņu diena, mums ir Jāņu vakars. Mums ir Jāņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Rudenāji un citi latviešu svētki. Hallo, it sevišķi tie, kuri saka, ka viņi kopja latviešu tradīcijas, piedalās festivālā Baltika, dzied tur, nezinu, vada pasākums. Hallo, kas ar jums? Jūs pirmie tad pašlaik čakarējat šo pasākumu ar šiem mistiskajiem nosaukumiem. Es jūs ļoti lūdzu par šo piedomāt. Ja ne šogad, tad nākamgad vai kaut vai jau uz Ziemassvētkiem. Vai tad, kad nāks rudens. Nerakstam plakātos tos saulgriežus un saulstāvjus. Atbrauc ārzemnieki un saka un runā un prasa man, kas jums tie par svētkiem, tie saulgrieži. Un man ir šis viss jāskaidro. Mums ir Jāņi, mīļie, nāk Jāņi. Un Jāņos mēs visi sakam līgo, satiekoties mēs sakam līgo, kaut ko izdarot mēs sakam līgo, un arī nevis mistisko, lai top, kurš ieviesās 80. gados. Bet līgo ir jāsaka Jāņos, un Ziemassvētkos visur saka kaladū. Un Lieldienās visur saka virbo, jo tās ir pirmsskaņas, kas kustina kosmosu. Un ja mēs viņu gribam kustināt un sevi restartēt kvalitatīvi, tad daram tā, kā mūsu senči to darīja.
un neizgudrojam jaunas tradīcijas. Dzīve ar latviešu tradīcijām mūsdienās ir pilnīgi iespējams. Līgo!